Ak, Dievs, par ko man tāda sotība uzlikta? Augsta norasojusi, sirsniņa nepukst. Liktu tevi godu istabā, bet par durvīm jau netiks iekšā. Kad cēlā māja, kas tu to varēja iedomāties, ka pie tādas lepnības tikšu? Varētu pie tēva kapā aizbraukt. 40 gadus neesmu bijusi. Jāzeps jau varētu aizvest, braukt māk, bet viņš saka, kaut kādi papīri vajadzīgi. Tev ir tiesības uz motociklu, vai tad ar limuzīnu nevar braukt. Tik ilgus gadus kopš onkuļa bēriem neredzēts, nedzirdēts, kas zina, varbūt jau savu limuzīnu esi nopircis. Rādīju jau runāja, ka skolotājiem pieliekot pie Nu, čau. Čau. Nu, sēdies iekšā. Pirku galašas kasierei nebija ko izdot. Viņa saka, paņemiet loterijas biļeti, es negribēju, bet viņa man gandrīz ar varu un rekā sanāca. Bet nav neviena savējā, kas priecātos līdz. Ēriknē, tev nav sirds, viņa taču ir tavā. Kas tev viņa ir? Krustmāte, tēva māsa. Tēva māsa. Vienīgi Jāzeps un Veronika. Kas tas Jāzeps tāds? Kaimiņš, laikam. Bija tāds bļauris, onkuļa bēries. Nu, kā te būs? Kas? Šašliks kaitīs? Uģi! Saprotiet, nevar nebraukt. Ērikam vienīgā radiniece. Ēriks tur uzauga, ganos gāja, kolēģi. Protams, ļoti žēl. Visu gadu sapņojām. Nu, citreiz laimīgi jums. Visu labu, žēl, ļoti žēl. Ērik, uz Rīgu. Paņemsim motociklu. Ko tu stāvi? Ko stāvi? Dzīvo vecenīte viena, visu pamest, kas var notikt? Ērik, ne tu naglu var iedzīt, ne mašīnu apturēt. Uģi, vismaz tu! Jaun buržuļi! Ko dāvām? Uz Rīgu! Sēdieties iekšā. Lūdzu. Paldies. Redzēt, kā sanāca. Braucām ekskursijā uz dienvidiem un... Kas tas smird? Labs. Kāpēc tu man agrāk nekā nestāstīji par tanti Mirtu? Tēvs ar viņu nesatika. Viņi ieprecējās pie mantas ar vecāku vīru. Jaunāko dēlu Maigoni vācieši nošāva. Viņš slapstījās, negribēja iet armijā. Ģiedrs, vecākais, pazuda jau kara sākumā. Precējušies bija? Tikai ģiedrs. Ar Oli pirms kara. Bērni bija? Nepaspēja. To jau vienmēr var paspēt. Kur viņa tagad? Aizbrauc kaut kur prom, laikam apprecējās ar citu. Mama, brauksim uz Karpatiem vieni paši, ar tantes Žiguli. Žiguli vinnējāt? Nē, tante vinnēja. Nav kas brauc. Dzīvo viena pati. Kas tu tāds esi? Jāžu. Es leismāt. Ko tad tu te dari? Vai leismāt sievasmāt nelabu sapni redzējis? Nu. Nu, tā jau veselu nedēļu neliek man mieru, saka, katru nakti ej ārā, skaties, vai leismātei, ka nav kas slikts atgadījies. Un ko tad šī redzējusi? Jūs škūnīti no atkal svetpris gulējis, bet tāds pamatīgs brangs gan, un apkārt tādi kādi melni kati, kā fašisti.
čum un muč un tikmēr situšies, kamēr škūnītes čupā gan. Ās uzmiršanu. O, es tam blēņam neticu. Tu nesaki viss. Tā ir vasarā, kad maigonīte nošāva. Mūsu raibā vista dula bija palikusi. Katru rītu dziedāja gailim līdzi. Muļķības. Skaties, dēls. Te tavs tēvs kādreiz ganīja govs. Te ir mana dzimtene. Interesanti man kā vēsturniecei. Smilšainais krās. Baigie Karpati. Te pa baltu miglatīgu. Dokumentos stāv rakstīts Cvieta Belloj nočī. Veronika saka, ka baltā nakts esot Jāņu nakts. Tātad latviski būtu Jāņu nakts krāsā. Redz, limuzīns līgo nakts krāsā. Kas tā Veronika tāda ir? Jāzepiņas Ieva, skolotāja, nāk man piepalīdz. Jāzepiņš redz ar savu traktoru man dādziņu apā. Un tā par brīvu velti? Ko, nu, viņam tādu kočiņu paklusām. Veronika nemīl, ka iedzer. Lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks. Lejas māt, lai jūs vēl ilgi klausītos dzimto līču Lakstīgalu dziesmās. Nu, Lēsmāt, dzīvojiet vēl tikpat ilgi. Paldies, mīļie radiņi, paldies, mīļie kaimiņi. Ēdiet, cepetis atzīst. Žēl, ka nezināju, ka būs cepets būt folija paķērs līdz tanī cepetim ir pavisam cita garša. Kas te tā folija tāda ir? Tāds sudrapapīrs, kā šokolāde tin iekšā. Un vai tad viss te apkārt ķer? Speciāli ražo lielākus gabalus. Tā kā mirkstant nošmorē garšīgāk nemaz nevar būt. Paldies, mēt, man nekā nevajag. Redz, tik skaistas rozītes man atvedi. Un kā ta viņa sauc, kā bija vārds? Uz gaujas modi bija. Gaujards. Gožār. Raksta Gaujārds, bet franciski izrunā Gožār. Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties. Bet tas no Rīgas atdrīkst. Lūdzu. Es latviski vienu vārdu nevaru iemācīties. Vērņi man saka kakis, vērņi man saka, tu taču saka nepareizi kakis. Bet jāsaka kakis. Es viņai saku, es taču saku kakis, bet viņa saka, nē, tu saki kakis, bet jāsaka kakis. Bet es taču saku kakis. Kā tad galu galā jāsaka? Skurkas. Nu, ko jūs tāds vīrišķis ar tiem vīniņiem krāmēties? Iedzersim šņabi. Uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, un uz tām Lakstīgalu naktīm. No rekuriktīgs cilvēks. Vai tie visi ir jūsu bērni? Brīdēs, pa kuru laiku paspēju. Nē, šitās te ir man brāļa meķas no Līvāniem atvaļinājumā atbrauca. A manējās ir šitās pukainajās kleitiņās. Nu, skaties, kas pa darba spēku. Leismāt, rīt kā liksimies pļavā, tā būs gar zemi tā kā likts. Paldies, Jāzepiņ, paldies. No rīta Eriks sapļaus sienu, bet pēcpusdienā visu sanesīs šķūnītī. Nebāzies visām pudelēm par korķi. Nu, Jēzu, iķersim uz to sīna pļavu. Vēl no bādiņa. Labāk uzdziedāsim. Lejas māt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma? Raimonda Paula dziesmiņa, māte. Jāzep, lūdzu.
Lūdzu, izslēdz. Māt, atkal logā zvaigznes spulgo. Kvēlo. Māt, atkal logā pelēks vakars blāv. Māt, dziedi vēlreiz šupļā dziesmu. Māt, dziedi vēl, kā toreiz bērnībā. Gožār. Moķersim lauku traktors, un tad nu priecājas. Ai, cik te ir skaisti, te varētu ierīkot vienu interjeru seģu stilā. Kafiju gribi? Jā, uzliec. Te čangaļi to vecenīti aptīs ar pirkstu. Pareizīts vēsturnieks teica, Krievija tatāru mongoļu jūgu izturēja, bet Latvija zem čangaļu spiediens sabruks. Erika, nu šķiverējies ātrāk, celies augšā, nu ātrāk, jāzvas būs, tūlīt kā ātrāk viss saukās. Bet, puika, lai ceļas augšā. Kas šim 8 vāli, žvīgs, žvāks, pļaubūs tīri. Ej, tas tur augšā. Tas ir ģiedis ar Oletu, tam tev ir neērti prasīt. Jā. Erika, mēs tā kā Andris un Madara saunā pavasarī. Un tagad kā miesnieka gleznā. Ko? Jāzepa banda. Vēstels! Nu, ko tu te pilsētnieks redz pats čīgā pa to pļavu? Tūlīt kā liksimies visi barā iekšā, žvīg žoks un būs gar zemi, marš pļavā. Vai tad jums kolhozā nav jāstrādā? Ko? Es saku, vai jums kolhozā nav jāstrādā? Man ir, bet bērniem brīvdienas. Viņam smadzenēs ierīkots tā, jūs tas ir daudz, bet tu tas ir viens. Es jau šorīt vienu pļavu nogāzu. Joham, te šitāds laiks, jāpļauj nost. Vesels kaimiņi, vakarā varēs aiz šķūnī. Vesele. Oi, kāda balta bāviņa netīra roka. Kaimiņu būkšana jāizpalīdz. Jā. Kolhozā es kādu stundiņu ilgāk pastrādāšu un viss būs kārtībā. Tad viņš kamieru. Kamieru. Še, uzliec. Novilk stūkumu. Nu, ko jūs mirtas, tad, nu... Mammu! Visādas infekcijas. Nu, nemāci tu man. Padod kāju. Dod šū. Katrs bērns to zina. Nu, redz, tā. Uzliec roku, ka nenobirst tā. Iesim istabā. Ak, Dievs, kāda tumsonība. Pacieties, es izspaidīšu pēc tam radikāli. Māmā! Nu? Es aizbraukšu uz upi. Man tā un tā atļauj, vai var nomirt aiz garlaicības. Labāk sāc strādāt, paskaties, kā šie rauj. Paši saģērbušies kā cilvēki, puikam tik vien kā tās salāpītās bikseles kājā. Nu, tā kauns skatīties. Ne skopi, ne nabagi, bet puiku ar šiku nevar saģērbt.
Oģīt, rīt mēs abi aizbrauksim uz Cēsīm, un tur es tev nopirkšu ūziņas. Ko? Tu uzmanīgi, tu nesalauzi velosipēdu. Tā man vienīgā piemiņa no Maigonīša. Kas tad te ir? Vai ne? To ne. Došu tāda. To ne. Skaties, Žēl, ko nu Dievs. vairs slēpsi, kad Jānis Lejā dzīvoja. aiznesu. Vēl tas maisā glabāja. Alfreds Pigals. Pigalu prīdis. Vēl kopā gājām iesvētībās, un no tās vasaras katru gadu mani atceras. Vai tad nu nemaz viņš nepatika? Tā viss nevar teikt, ka nepatika. Tikai tas pasīgs augumā. Jānis, kudī, pa galvas tiesu pārāks. Vai tad viņš tā arī neaprecējās? Kas? Nu tas Pigalu brīdis. Aprecējās kā ne? Kas zina, kā dzīve būtu iekārtojusies ar viņu aprecoties? Visādi esmu izdomājusies. Viņam 3 meitas, man dēli vien. Bija un izbija. Meitas nekur nezustu. Nu, tu nedomā. Mēs ar Jāni labi dzīvojām, citādi jau nebūtu puikiņas. Nu, doču, nu, ko tu te izstāt? Iebāzusi degunu. Jā. Kad nomiršu, tad ieliec man tās kartīte zārkā, lai nemētājas pa pasauli apkārt. Izdarīsi tā, meit. Erik! Nu, kas atkal? Uzvelc. Tā. Vai kājas notirpa? Nu, taisni kā mans Jānis. Ņem dēls, es tev to dāvinu. Kur es tādu likšu? Kurš pāršūsim? Paldies, krustmāte. Nepadodies augstpuķiem! Nepadodies! Kas tur notiek? Dūlās! Puika sasvīdis! Dabūs meningītu, izbeidziet! Erik! Izbeidz to nāžošanos! Lai jau nu pameņģēju vien. Iejauc vēl. Kad visi sēdīsies pie galda nepietiek. Vai tad tos visus baro? Nu kā tādi bērniņi iztrakojušies, izmeņģējušies. Vai tā Veronika arī būs? Nē, Veronikai kaut kādas tur metodikas pilsētā. Jā, es arī gribu aizšaut uz pilsētu. Ēriks, lai iejūts reicīti, un tad jau arī Veronikai nebūs jāstumdās pa autu. Tad jau es palikšu mājās, kādam jau mājās arī ir jāstrādā. Labi, paldies, meitiņ. Ja tu vēl iemācītos gotiņus laukt, nu tad jau mēs ar Ēriku varētu uz pāris dienām aizbraukt arī uz Rīgu. Kā jaunībā tu tikai vienu reizi biju. Neuztraucies, ātrāk par 70 man nav atļauts. Agrāk ar zirgu 10 reizes lēnāk brauc un visur tikko, kad vajadzīgs. Redz, autobusi gaida. Nu, ja nav jau nekādas vainas tiem autobusiem, vienīgi grūti iekāpt vecam cilvēkam ar limuzīnu. Kas tas bija? Kas ir par klaucieniem? Lūsta kaut kas. Akmeņi sitas pa mašīnas apakšu. Tu labi zini, ko? Nu kā tad? Vienalga brauc lēnāk, man tāda sajūtīt, kā akmeņi man pa dibanu daudz. Pa Pigalu prīdis, pieturi. Un tagad brauc atpakaļ. Tā šiku. Nu? Kāpēc? Brauc atpakaļ. Neprasi, vajag.
Stiprīti! Mirta, sveika! Stāvi! Ak, tāda tava jaunā ķēvīte smuka gan. Svēta Beloj noči. Tā dokumentos stāv rakstīts. Latviski tas būtu Jāņu nakts krāsā. Nu, ko tad meita? Dzīvo pa Jāņam, ja būšu ciemā. Nu, kā nē, visiem vīri Jāņi, bet nu, kā meitam dēli vienzīmes dēli. Nu, labi, jāsteidzas. Daudz darīšanu. Priecīgus Jāņus nosvinēt. Paldies arī tev. Dalai, taču vajag tādu tā kā traks no dienu. Nu, tad teicinu manu kumeliņu. Atā. Dod pa pedēļ. Kāpēc? Vajag. Cik tik ātri var? Šitas brīdis bija man ieskatījies, bet es izgāju pie Jāņa. Kādu dienā viņš ar savu tēvi mūs apdzina, parādījams Jānim figu. Šeti! Pēc stundas, ja? Labi. Uģi! Jā? Zdrasti! Уйди, поначур, погоди маны. У меня все в порядке. Это моя машина. У меня документы все в порядке. Это мой груздас, у него право. И так у меня все в порядке. Уйди, поначур. Ну, ладно, тайга. Так. Kā lūdzu? Gauja. Gauja, lūdzu, Gauja. Stulbais lops. Erik, bremzē! Gauja! Kas ir? Tante nopirka puikam bikses. Tas tik vēl trūka. Labdien! Labdien! Nu, ziniet, tas jūsu puika. Man pusdienas nav labs. Radīt vērnus. Nu, ko jūs atkal esat sasprāstījis? Tā jau nav nekāda māksla. Audzināt vajag! Te jau par ākstu var palikt ar jums dzīvojot. Vai no tanti uzvilks Jāņu vakarā? Ko? Jāņos arī vēl? Rudenīs tev nopirkšu džinsa jaciņu. Velveta. Būs. Bikses un vesti? Bikses. Visi esam kopā. Tas ir labi. Aha, redzi jaunās biksītes. Nu, dar kā uzliec. Tu tikai uzvelc vēl baltu krekliņu. Tāds. Ienāciet manā istabā. Paldies, pasaki. Paspēšu. Nu tad bikses un vesti. Mam. Lasi. Saņemts par mākslīgo apsēklošanu no pilsonis Saknītes rubļi 3. Uģi. Rims. Testaments. Es, Saknīte Mirta Kārļa meita, dzīvojošu savu īpašumu, kas manas nāves gadījumā, brāļdēlam Tūteram Ērikam Jēkaba dēlam, man iedrošu mašīnu vaz, noguldījumu krājkasē, B, visas savas personīgās mantas, māja ar iedzīvu brāļdēlam Tūteram Ērikam, C, govi, aitas un cūku, Gīlučam Jāzepam Donāta dēlam, D, vistas un teļš, ja tāds būtu nokaujams man bēru sarīkošanai. Vai tad tu man buču nedosi? Paldies, krustmāt. Lai jūs vēl ilgi dzīvotu. Kad tante nomirs, jūs mantosiet žiguli, bet man paliks mocis. Vai ne? Uģi. Kāds tu esi materiālists? Tante ilgi jādzīvo. Paturi pie sevis. Nebūs jāmeklē, kad nomiršu. To dziesmu, ko sapnī dzirdēju, to dziediet man pie kapa.
skaistus Jāņus vienmēr svinējām. Tagad katru gadu nesu viņam kroni. Tad nu neaizmirstiet mūs. Kaut vai pa Jāņiem. Saka kaut ko. Krustmot, kur te tūmā ir ūdens? Tā mirtants raudāšana man ir līdz Kā tu teici? Mirtanti, čīksti. Mirtanti, tas ir labi. Vai Erika mūs iet tagad staigā pa Karpatiem? Klausies, brauksim prom. Paciemojušies esam, nopļaut to sienu un atvaļinājums būs tūlīt cauri. Ja kas, mirtantai Jāzep familija palīdzēs. Viss šitas placis pieder man. Toreiz, kad vācieši maigonīti nošāva, Pērminders baidījās kapos glabāt. Nu, tad mēs iepirkām šeit maliņā. Un nu paliks tukšs. Svešu tā kā negribētos ņemt klāt. Nu, kā tā būtu, ja es jums to vietu norakstītu, ko? Es nezinu, mēs tā kā vēl neesam domājuši. Cik tad ilgi dzīvosit Rīgā, ko? Un kas vainas te? Tik smuka vieta, redz. Avīzēs raksta, kā visi uz laukiem grib. Kā tā būs? Idiots. Как едешь? Kas tad ir tādi? Māmiņa! Vai? Māmiņa! Ak, Dievs, šitie gadi, kas to būtu domājis? Cik labi, ka sveika dzīvo! Labdien! Labdien un priecīgus Rīgos svētkus! Kas tad ir tādi? Šito zālēm! No rīta katra ēdenreiz pa klunkšķim. Taču. Un dzīvos 100 gadu. Sasveicinies, meitiņa. Labdien! Labdien, meitiņa. Kas tad tu būsi? Lāsma. Kas tad? No kuras puses? No Gulbenes. Un kas būsi? Lāsma. Vai tiešām tu manis vairs nepazīsti? Nē, sāku slikti redzēt. Esmu tā kā Olita. Es esmu Olita. 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 Vai tu tā pati? Tā pati. Iedrīša. Iedrīša. Vai. Māmiņa. Tava bijusī vēdekla. Un tas ir mans vīrs Viktors un mana meita Lāsma. Tikai nekliedz, vēl jau dzirdu tīri labi. Māma. Man liekas, to vīru es kaut kur esmu redzējusi. Un tu? Nezinu. Tu sveika un Vai garu puiku Ēriku vēl atceraties? Jūs? Tas puišelis. Tagad var atzīties, toreiz bija jūsos samīlējies. Oi, Viktor, man pielūdzējis tos radies. Dagnija. Jums tikai 70, bet zināties man virsū. Noteikumos ir teikts, ka braucējiem jāturas ceļa labajā pusē. Ja es braucu ar atļauto maksimālo, tad nevienam nejādzinās ar garām. Nē, tas ir šausmīgi, ko līdz 2 vīrieši kopā tā tūlīt runā par mašīnām. Mums tas nemaz nevar interesēt. Ko būtu ejam istabā? Ja gribētu pārģērbties, ārtāk jau būtu bijis braukt bikšu kostīmā, bet vecam cilvēkam tāda moda var nepatikt. Māmiņ!
Sens tik sens, ir tas laiks, pirmais skats, pirmais smaids un gāsts. Sens tik sens, ir tas stāsts, sens tik sens, ir tas laiks, zūdas skats, zūdas smaids. Nekas, sievas māt. Es te ievedīsim kārtību. Viņam ir zelta rokas. Pirmais skats, pirmais smaids. Lasmiņ, tas esmu es, un tas ir viņš, Ģiedrītis. Māmiņ, kā es toreiz raudāju, ka tu to bildi neļauj ņemt līdzi. Jaunā dzīvē bildi tikai traucētu būtu kaut kur nomētā. Netici man, kad es sapratu, ka viņš vairs neatgriezīsies, es pati gribēju no šīs dzīves aiziet. Es taču nevarēju te palikt. Katra taciņa atgādināja. 3, 4, 5, 6. Jā, 2 kilošķīvis. Varbūt tev kaut ko vajag. Viktors var visu. Nevajag, meitu, ko. Jā, nu žurku zāles, tad gan. Kur mēs būtu tikušies? Nē, žurku zāļu gan nav. Varbūt tramvajā kopā braucām. Bet varbūt tev pašai kādu zālīšu vajag. Es izmācījos par medmāsu, visādus varu dabūt. Jā, vai cik labi. Tas ir labi. Man reizēm tās kājas tādas pasmagas un tad sirds arī pagurst. Nu tad jau būtu labi. Nekas, māmiņa Lāsma tevi zārstēs. Viņa būs daktere, mācās medicīnas institūtā. To es nepiedzīvoju. Ko skaties? Paņem cīru un izcēr to sauso krūmu. Pap, šeit pasties, kas tas ir? Nu, rīdak. Nē. Forele. Mamma! Puika forele noķēris! Patiešām forele. Tu esi vēla puika. Mani sauc Viktors. Tā ir mana sieva Olita un meita Lāsma. Olita, diskītis kauni izņem asaku. Uzbērsim sāli, piparus, sievas mātu un vakarā būs tāda zakuska, ka mēli varēs norīt. Jā, nu dzīvi, es nu gan nē. Nekas, noliksim pagrabā. Pagraba nav. Sabruka. Nav kur kartupeļu glabāt. Atjaunosim. Kur tas ir? Es ceriņiem, es tūlīt parādīšu. Kad nē, viss aizmirsies. Nē, vai tad to var aizmirst? Cik reizi domās neesmu par šīm taciņām staigājis, tik asarnās izlīdz. Arī sapnī redzējis pagrab pēc pilnām. O, te ir tādi džungli, ka... Dzīvi, mans puika noķēra. Ja būtu ekskavātors. Ja vilks palīdz, tad arī otrs var zirgu apgāst. Jums tāds spēcīgs vīra gabals un dēliņš var palīdzēt. Bez izbetonēšanas te nekas nebūs. Divatā mēs to nevaram. Pusaudzis nekādus smagumus nedrīkst celt. Sarīkosim talku. Kaut nākošu svētdienu, māmiņ. Pareizi. Bet šie, lai pa to laiku izraut bedri. Un kas tad sienu pļaus un žāvēs? Lāsma paliks te. Palīdzēs. Lai pastaigā mātes jaunības takās. Jā. Tā kā senās dienās. Jā. Vai, nu paldies. Lūdzu, sievas māt. Lūdzu. Lūdzu. Lūdzu, negrābē mani. Galva norība. No sievas māt, iesim apsēsties. Varbūt likt šiem manīt, ka testaments jau mums kabatā. Lai vēl te necer, lai lasās prom. Ko?
Dzirdēji, meita, palikšot šeit. Tos Jāņus. Es toreiz nepratu dejot, bet tomēr uzlūdzu jūs. Vai kuis netīks? Kas tas bija? Tā pati forelīte. Ai, tu, ja putra. Bet tagad esmu vecena. Muļķības. Olitiņ, paskaties uz mūsu bērniem. Skatos uz Lāsmu un liekas, ka tā esi tu toreiz. Ai, ka tu vecais runa. Kāpēc? Oi, bikšu frēdis! Tikai vienu nakts, vienu vienu mūžu, tikai to vienu pirms saulītēmā. Vai tu priecā būsi, te klusāks balsi, jaunu meitu bēda pret debesi brāc. Māmiņa! Kā goras par šitām ģipsenēm dārgu naudu esat samaksājuši. Šui, es viņam nopirku smukas biksītes kā cilvēkam, bet es nevelku, negribu. Mēs jau ar Viktoru varētu Lāsmiņai ne to vien, bet viņa meitene negrib, nē. Ak, Dievs, kāda tagad tā jaunatne. Grēks jau teikt, bet cik laba meita. Jūs gan esat zelta cilvēki. Labi. Pēc jums tante būtu aizgājis postā. Paldies jums. Turiet! Nepazodies, meitiņ! Paldies! Biju es māmiņai vīna paša meitiņa. Zinu, kurai muti dod. Lopsara lobosa satika lego. Ko sēdi, ņem kasku? Kas ir? Ejam taisīt vas krēsniku. Vai te nu svētku dienā vajadzēja? Māmiņa Viktora zina, ko viņš dara. Nu, tu vēlēsītai tikpat tā kā vārda diena. Sievsmāt. Nā? Nākošais gads te būs tāda ābolraža, ka varēsim braukt uz Ļeņingradu, Murmansku. Vo! Griezt baltu naudu. Teju, putra, ko tu? Sievsmāt.
Man jābrauc uz Mūnameģi. Papu, es gribu uz Mūnameģi braukt. Kādu Mūnameģi? Uz kurs braukt uz Igauniju uz Mūnameģi. Nekādu Mūnameģi, tu paliksi tepat. Man jābrauc. Esi prātīgi, tev jāpliek pie māmiņas. Esi prātīgi, prasa viņai darbu. Esi prātīga, aizbrauksi citreiz. Nekaitini tēvu. Nu, kas ir? Lasma. Labi, mīļie vecīši, es jums tā pastrādāšu. Kūš. Dzirdi, māmiņ. Salda mēle visos laikos bijis kapitāls. Žēl, man šīs vērtības trūks. Jā, tev. Dagnī! Ko tu teici? Mīļā Dagnī! Līdz piekdienai. Nu tad visu labu. Ērika, uz redzēšanos. Viktor, neaizmirsti taču mani. Strādā, mīļais, strādā. Vai, kas te notiek? Tev, kas te ir? Uji, ko te tur te dari? Es te krāmēju jūsu klēt, es te dzīvošu. Istabā mušas neliek miera. Mušas. Visi pie mušām esam uzauguši, nekāds noēsts, nekā. Kura māja tad bez mušām? Rīgā te mums nav nevienas mušas. Rīgā, rīdzinieki vispār nav nekādi cilvēki. Gāri maci paskaties, un kas tev kājās, vai tās ir bikses? Uģi, atvainojies tantei. Nu, bet tu taču atļāvi. Atvainojies tantei! Tad man tavā vietā vajadzēs! Mirc, tant, lūdzu, piedodiet. Vai tad es par to? Vai tad man žēl? Aprunāties vajadzēja. Vēl jau es esmu dzīva. Vai rīdziniekam nebūs par smagu? Kas ir? Kas notika? Nezinu, kaut kas iekoda, vai tik nav čūs? Nevar būt. Bite, neuztraucies, es tūlīt izvilkšu dzeloni. Velns. Klau, dod labāk man. Velns nāk par īsiem. Nu, pamēģini ar. Tence. Klau, laižam pēc tam uz upi. Ar ko? Ar riteni, es uz Rāmi aizvedīšu. Nu, neāksties. Nu, braucam. Nē. Nu, ko tu baidies? Lāsmiņ, pieliec, atvilks tūkumu, dod kājiņu. Tā, tur cieši klāt. Tu redzēsi, paliks labāk. Zinu. Kā tu zini? Mums skolā mācīja. Ei, nu medicīnas studentiem taču to nemāca. Māca gan. Nu, ko tu stāvi? Es strādātu. Tā, tu atpūties, mēs pabeigsim divatā. Nu, Uģi. Jāņa kažoks. Pāršūsim moderni. Moderni. Uģis jau tagad staigā apkārt moderns, tā kā ķēns. Pirmkārt, jūs pati atdevāt. Otrkārt, man ir sava metode. Jaunatni ir jāsaprot. Džinsi bija modē, mēs par tiem samaksājam 120 rubļu. Ko? 120 rubļu? Vecā naudā. Tagadējā. Man pensiju maksā tādu naudu, par to jau aunu var nopirkt. Klau, nu laižam pelst uz upi. Uz Rāmi, ko? Uģi, tu gribēji braukt peldēties, nu tad aiziet. Nu braucam, jā? Es negribu. Nu kā vēlies. Klibo veselu. Uģi, grābekli paņem. Nekas, pats paņemsi.
Nu, kā ir Lāsmiņa? Sāp, nabadziņš. Erika, onkoli, uznes mani kalnā. Nesauc mani par onkoli. Nu labi, Erika. Nu, nāc. Bet grābekļi? Aha. Ērik. Lāsmiņas taču nevar ar vienu roku saņemt. Fui. Labi, es pēc tiem grābekļiem atnākšu vēlāk pakaļ. Uzmēdī. Lāsmiņ, kas tev notika? Es tev aizvainoju. Mīzenes. gadā es izcīnīju gādējā čempionu Tālas rajonā. Un man toreiz paredzēja... Un tagad uzkāpšanī kokā? Vai tu esi vienīsi čalis? Uzkāp. Viņa jau sen jau Lāsma aizgāja mājās. Lies nos to velosipēdu, tu zini, ka tantei nepatīk. Ne Un jau jāaiziet es tā skriņķēt saimniece. domāju, vai, nu... Erika! Es taču aizmirsu, ka man jāsarunā no Jāzeptas zirgs. Žēl. Vakarā iznāca ārā. Jā? Atā! Atā! Atā, 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 atā! Atā! Kur tad Eriks? Nezinu. Aizgāja pie Jāzepa pēc zirga. Labdien, jauno saimnieks! Vai jaunais saimnieks mājās? Vai tad pie tevis nav? Es tikko no darba. O, valdiniek, laikam būsim pamainījušies ceļā. Augi daina meitä, kā es tevi neredzēju, kā es tevi neredzēju. Es gulēšu sienā. Te ir tik karsts un mušas kož nost. Nevar glābties. Tikko nomazgāju kājas. Tev taisnība. Istabā kož mušas. Es gulēšu tev blakus. Čau! Tos tik zināju. Kā? Vai mans kalniņš, es ģīpstu? Šitais? Mūsējie tagad monameģīm. Kādu jūs ejat? Kursiņš? Es tur nekad neesmu bijusi, bet iedomājies kaut kas skaistu. Monameģis. Jā, mūsējie tagad pa Karpatiem staigā. Nekas. Nolikšu tiesības. Mēs arī aizbrauksim kaut kur uz dienvidiem vienalga, kur.
Uģis būs jau students. Atdosim motociklu, lai brauc pats. Jā, domāju, ka dzīvē viss mainās, skatos uz Lāsmu. Smuka meitene, tā kā Olita jaunībā uz bildes. Bet izaugs un izplūdīs. Tāda pati ir Asta govs kā mamma. Vai ūsas nodzinis beidzot tas riebīgās ūsas, Erika. Paldies. Paldies. Tad manis tā nocīt. Mēneši! Ak, tu kungs, tādu naudu tērējuši. Nebaidies, māmiņ, tas nav ne pirkts, ne zakts. Kā mans Viktors saka, iekšējās rezervītes. Mans Viktors var visu. Erika, tik vien tu teesi izdarījis? Ha! Māmiņ, lai tās mantas glabājas te. Un kas tad to sienu pļāva un saved šķūnī? Svētais kārs varbūt? Maz. Un tagad sievas māt. Man kā vēsturniece ir skaidrs tagad, kur es viņu redzēju. Tajās noliktavās allaž debesīs. Nē, māmiņ, labākā visā. Ekonomiskā špionāža. Sēdi nu, māmiņ, un priecājies. Mans Viktors prot visu. Viņam taču cilvēkam zelta rokas. Kultūras sievas māt. Sākās no mazmaiņas. Nekliedzi. Es saku, tā ir pat norma, jā. Aha. Māmiņ, galvenais ēd dillītes. Dilles pažemina asinsspiedienu. Droši kaut kilogramu dienā. Droši. Visam ir laiks pusdienās. Vai paldies, Dagni. Labi. Tikai tu pasaki, lai nenāk pliki pie galda. Te nav nekāda nūģistu biedekība. Nūdistu mirtas tam. Vienalga. Cik tad tu tās drēbītes virsū? Redzams viss, kas apaļš, kas karājas. Fui! Nezinu, kur atslikt. Tur kaut vai zemē. Mirtas tam tik daudz zāļu bez ārsta ziņas. Vienu kaiti ārstē, otru veicina. Olita zina. Viņa tikpat tā kā doktoris. To pašu var panākt ar pašiedvesmu, pēc jogu sistēmas. Ko? Māmiņ, cik jocīgi citi priecātos, ka es tev ārstēju, bet šī? Vīri pusdienās! Tikai apģērbieties! Māmiņai plikumi nepatīk. Jāzep, nāc tu arī! Vakarā. Valds nevar tagad jāiet rudzekļāt. Alds būs. Būs. Viena reiz tagad dienā būtu jāsanāk, kaut vai pie pusdienām visiem kopā. Jāapspriež, ko darīt. Ir, vecmāmiņ. Paldies. Agrāk mēs tā darījām. Erika, tu bez biksēm nenāc pie galda. Te nav nekāda nūģistu biedrība. Bet kā šitām vainas, tie ir šorti. Kādi šorti? Nedomājies. Nē, šorti tā. Nu tādos pat mūsu karavīri tagad dienvidos staigā. Tā dara. Sievas māt. Tagad jau visas saimniecības meklē zelta āderi. Metamies mēs arī uz kādu palīgu nozari. Rīgā makšķernieku mēslu muša spēka. Sāciet vairot. Foi, tā tas sarunas pie galda. Eitiet. No jums kā vēsturniecei, rubli kastītē, jēldziņas. Vēsturnieks godīgi saņem savu algu. Baigi karsts! Es eju uz aku pēc ūdens. Ērik, tu taču esi nodzinis ūsas. Koš no koš. Pie galda tā nedrīkst uzvesties. Vai kapitāli tu esi iekārtojies? Interjērs seņš stilā. Uzmanīgi! Tas ir mans barčiks.
Un tu paklusam iedzer? Nē, es domāju priekš ciemiņiem. For guests. Un tev vajag daudz to ciemiņu nāk? Nu, tu diemžēl esi pirmā. Kāpēc diemžēl? Es gribēju teikt par laimi. O, tā jau man labāk patīk. Nē, tu taču esi puisis tā kā ozols. Kili, 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 kili. Davai iedzersim. Ko? Nedrīkst. Vecmāmiņa saodīs. Viņai nepatiks. Nu, kā jums vislaiku neapnīk tai mirtantei apkārt dansot? Kā tu teici? Mirtantei? Nu, jā. Viņa taču par miršanu vien tikai runā. Fuj. Tā nav labi. Viņa taču ir forša tantiņa. Kaut gan vispār smieklīgi. Māmu, vai tu zini? Ak, tu spindere tāda. Mirtante. Nu, labi. Esiet. Nebaidies ilgi, mēs tā neslapstīsimies. Aizbrauksim uz Rīgu, iesim uz hokeju, uz kafejnīcām. Es sameklēšu istabību. Šķiršos, protams. Kad? Dagni ir jāsagatavo. Nu jā, nabadziņš. Paklausies, aizbrauksim kaut kur, ja? Kā tu to domā? Aizved man uz Mūnenvīģi. Tante nedos mašīnu, būs jāņem viņa līdzi. Varbūt Uģis pieteiksies un varbūt vēl kāds cits. Un mocis. Tu saproti, mēs nevaram gluži vienkārši tā ņemt un aizbraukt. Aizbrauksim uz Mūnenvīģi un tad. Ak, tu palaidnieks. Es notīrīšu. Bet šodien redzu, matus tā tev mirdz, un kas par to, lai viņa mirdz, no sarmašīs. Uģi, beidz slinkot tāds pie darba. Uģi! Pats blandies nezinu, kur pusdienu. Par to nekas, lai viņa mirdz, no sarmašīs. Sargā, sargā sirsniņu. Sargā sirds. Ev, nu tu ilgi to panuru šķīt tēlos. Laižam pelst. Ar ko? Es uzrakts vēl vienu grabažu. Nē, tante dāli ir nopirkt tikai vienu, laikam krāja naudu Žigulim zeķē. Tāpat kā tavu veču, vai ne? Nē, man jau paliks mocis, kad senči man to Žiguli. Un tas ir pavisam droši? Kā bankā? Jā, bet pagaidām Latvijā nevar divus nest. Nu, toties jau kaut 3. Tas ir tēva mocis, vai ne? Nu, bija tēva, būs mans. Vai tu nevar man kaut kur aizvest ar viņu? Varu. Uz Mūnenvīģi vari? Uz Mūnenvīģi? Baidies, vai ne? Zaļpastala? Nē, nu kāpēc? Vari uz Mūnenvīģi? Tūlīt. Pagaidi, kur tad bērni? Es taču teicu, ka pie pusdienām jābūt visiem kopā. Lāsmiņa! Lāsmiņa! Mam, tas tak mūsu motociklis. Nudien manējais. Jā, Uģis un Lāsma. Viktor! Viktor! Nāc, dzenamies pakaļ! Tas kā dūs. Nopeldēsies un atbrauks atpakaļ. Bet vai viņiem papīri ir? Tagad jau galvenais papīri. Nu, paldies, bērniņi. Ejiet mājās un sakiet mammai paldies. Ew, ko tas tavs pārnes nolaidis? Tu iedzert negribi? Gribu, Velns, bet nu nevar jāstrādā. Visu nakti rāvām šonakt. Ko tu pa naktīm ar strādā?
Nu, bet ja vajag, ko tad darīsi? Vajadzētu braukt meklēt. Kur tad šos lai meklē? Šitādā tumsā pats savai viesīgai mātei paskries garām. Bet mašīnai tak spuldze ir. Spuldze rāda ceļu. Nu, jā. Bija tāds gadījums. Brauc Žiguls, pretī nāk Samosvals. Žiguls ar lielām uguniem apžilbina Samosvalam acis. Tās bremzē. Jā. Bet Žiguls beigts. Nu, beidziet tādas runas. Cietumā. Kapā? Nu, to, kas sabrauca. Viņš jau nav vainīgs. Viņam apžilbināja acis. Vai, dieniņ, nosit cilvēku un cietumā neliek. Bija atkal tāds gadījums. Sieva saņem telegrammu. Es jūs lūdzu, vēlreiz lūdzu, nu beidziet, vai var beigt, vai nevar izbeigt runāt par to. Pagaidi, lai runā, novirzīs domu. Var jau arī izbeigt. Kaut kādi tādi. Es tev saku Dagnijai, salta sirds, salta. Nu, kaut reizi mani par mammu būtu nosaukusi, bet arvien Tom. Nu, tā kā cirvinoca. Tas vēl nebūtu nekas, mamiņ. Un kas vēl? Nekas. Nē, tu saki, tomēr. Nekas, mamiņ, neuztraucies. Tu tomēr pasaki. Nepiegriez veidību, mamiņ. Nē, es tomēr gribu zināt, nu, ko tad tā Dagnija? Un tagad dod rociņu. Es neļaušu dot. Tu man pasaki, ko tā Dagnija runā. Viņi, tie tavi radinieki, tevi iesaukuši par mirtu tanti. Kas tur mirtu tante? Nu, kas tu sevišķis? Kā, vai tad tu nesaproti? Tu par miršanu vien runājot, bet nekāda nevarot nomirt. Tā. Labi. Še. Dur. Arī bērniem strādāt gana. Laiks ir gulēt iet. Laiks ir gulēt. Un kad būs tālāk? Uš, tik maziņš un jau samaitāts. Duroku. Paldies. Atradusies ņeta troška. Un kā tu domāji? Labi. Tad es eju nosaukt kaimiņu upā. Kur ir mans angļu skrūvgrieznis? Ko bola savus teļācis tevi runā? Tāda štrunta dēļ troksnis jātais. Nopērts pats kaut vienu instrumentu un tad runā. Tas man ir no 40. gada. Ej, tad tu ratā. Droši vien māte tevi dzemdēja kopā ar taviem smalkajiem instrumentiem. Ko? Saimnieks atradies. Strādā te tavā vietā. Naudu vajadzēja dot, lai vismaz pateicīgam būtu. Neviens tevi te nesauca. Nu, tad strādā pats. Visu nakti nevarēju acis aizvērt kā iemiegu. Tā redzu lāsmiņu, visa baltā, it kā Vai nevietē man, stērpā. māmiņ, tas taku slimību? Kas? Labrīt, vai tomēr nevajadzētu aizbraukt uz tām cēsīm? Varbūt jāmeklē milicijā vai slimnīcā? Nemācītu mani. Olītiņ. Jā. Lai Viktors iejūdz pelēcīti. Mēs brauksim meklēt. Tas nav laika jāstrādā. Bet tas te pakaļā. Mātes piens aiz lūpām viņš velk. Meiteni jau prūmos iekšā. Es tev Prātīgais! Kāpēc tu uzbrūc tikai puikam? Kurš ir daudz vecāks varēja būt prātīgāks? Ko? Lāsmiņ, neklausies, ko viņi te runā. Paskaties. Dzēruši arī.
Mam, mēs nedzērām. Es ticu. Jā? Jā, tas no jāņem palika. Kāpēc tad jūs nedzērāt, ko? Kāpēc tad jūs nedzērāt? Lāsma negribēja. Kā es teicu, mana meita nav tāda. Bērnam jātic. Lāsmiņ, draudziņ, nu kāpēc tu vajadzēja braukt viņam līdz? Ar to tev brāzies un pienāktos. Nosalā droši vien naktsnīs taču augstas. Rīt pat tu brauks uz Rīgu. Viens pats. Pusaudzis tukšā dzīvoklī, vai nav dzirdēts? Tad brauc līdzi. Un tu? Man vēl lievienas jāpabeidz. Vai ne? Un mums tur būs jānīkst uz akmeņiem. Lai brauc viņi. Galu galā, kurš teiks saimnieks un kurš teiks ciemiņš? Vēl jau gan māte saimnieko, tā kā ciemiņi mīļā. Esam mēs visi. Paklausies, mīļais. Nu, ja tur arī kas bija. Nav taču ko uztraukties, galu galā Uģim ir jau 18 gadi. Agri vai vēl tas būtu noticis. Labāk ar zināmu meiteni. Lāsma jauna, tīra, no labas ģimenes. Atceries, cik tu pats biji bikus un nevarīgs, mīļais. Ērika, atceries pats savus kompleksus. Un tagad tu mīli Lāsmu, jā? Jā. Kā tu to zini? Šā uz labu laimi man kā vēsturniece loģika ir stiprā puse, vai? Vai cik esmu mierīga? Nē, man faktiski vajadzētu raudāt. Nē, man ir jāizdomā, ko man tagad ar tevi darīt, vai likt nolūkties, vai padzīt prom. Varbūt es pats aizēju ar paceltu galvu. Cik augstu celsi, mīļais, tev tā galviņa sirma, drīz tu būs ar pliku pļašku, un tad tam skuķim aiz tev būs vajadzīgs. Kauna tev no viņa tev meita varētu būt. Klusu visai mājai, tas ir jādzird. Lai dzird, ko ir izaudzinājuši. Tu padomā tikai, kas viņam par aknām. Ko tu iedomājies? Bērnam tēvu noņem. Dagnī, parunāsimies kā pieauguši cilvēki. Vai tu esi tēva vārda cienīgs? Mūs taču garīgi nekas sen vairs nesaista. Ne tu interesējies par hokeju, ne par rokas bumbu. Izbeidz. Viktor, lai tu bērnam ievīti paēst. Olita, panāc šurp. Man tev kaut kas svarīgi. Grījumu pieliec Lāsmi. Tikai viņam gan nesaka neko. Es negribu, ka naids mājās. Tā, ja. Mirtante, mirtante, šete mirtante. Nu, lasi. Tā. Kopš puikiņas aizgājas, vienmēr pēc meitiņas esmu sapņojusi, raudājusi. Jūs abas divas ar Lāsmiņu tikai mīlīgas. Un tad es domāju un izdomāju. Mam, es aizsaušu te dupē, kaut kam tagad pēc lietas vajag ķerties. Ei, tu raudi? Nu, neraudi, mam. Neraudi. Nu, kas taču nav noticis? Es taču nevarēju braukt pa tums bez ugunīm. Un Lāsma ir kapitāls skuļs. Personu tu man nepiemini. Kāpēc? Viņa taču nav vainīga. Uģi, mēs par to nekad neesam runājuši. Bet tu esi pieaudzis, tev ir jāzina viss. Viņa ir tava tēva. Es nevaru. Ko? Tu man saprati pareizi. Ai, Johaidī! Bet to māju gan es Ērikam norakstīju. Jums gulbenei mājiņa, un tad es domāju. Valdi, Labi, gan jau vēlās ķoķinies. Noglabā dokumentu. Lai Eriks ņem to māju, vai man žēl mašīnu, tāda ir vērtība. Bet kāpēc to cūku jāzapam? To tā pēc kaut uz ēdri grecāriņu. Vai, paldies, bērniņ, paldies. Cūkas gaļa būs jānopērk. Kustoni, ko bērējs kauj, nenaiķis jāiet pie veļiem. Un cūka viņā saldē nejauki kviets, es negribu. Vai, tie, par ko tu tā? Ak, tu pagāns tāds. Es braucu prom. Nekur es tevi nelaidīšu. Mamu, cik ilgi tu man par mazu bērnu turēsi? Tūtere kundze, paklausies, tavs rāsbainieks sit Lāsmiņai taisni ģēmī. Tā viņai arī vajag.
Vai tā runā, māte? Lai tas skuķis vācas prom, ar vai bez vecākiem man ir pilnīgi vienalga, bet lai viņas smakas tev es nebūtu, citādi brauksim mēs. Nu tas skrien ar savu razbainieku pa pasauli, vai tad es negribu tūru? Iesim špricēties. Tad es arī braucu prom. Ak, tas ir tēva, šito kreklu. Es pirku sudrabkāzā. Neatstāj tu mani! Kas viņai lēcies? Kas noticis? Dagni, izbeidz! Kas te noticis? Jukusi, vai? Tā ir mūsu ģimenes darīšana. Ak, tā gada ģimenes darīšana. Tu labāk pastāsti visiem, kādus grēka darbus jūs esat pastrādājuši. Mēs ar Lāsmu neko tādu nedarījām. Nedarījāt. Ar Lāsmu? Lāsma! Ja tu meitēnam būsi, ko nodarīsi, es tev milto samaušu. Lāsma! Mēs mīlam viens otru, lūdzu, mēs jebkādiem. Precinieks atradies. Vai tāpēc es viņu audzināju, pucēju? Skoloju, lai izdot par sievu pie tāda... Kretīna tavā vecumā. Jā, kretīna manā vecumā. Lāsma! Jauns meitēns, tā kā zirnītis ceļmalā. Kurš paiet garām? Nāc, nostājies tam brūtganam blakus. Un tu vecā mīkli nemēģini viņu aizstāvēt. Ieciet nu galā paši ar saviem nesmukumiem. Māmiņa, mēs braucam prom. Es jau nu neatstāšu savu bērnu tam ķēmam par apsnieklu, nu nē. Solījās jau precēt. Es muki jau nu nav, bet ko te tur vairs? Tā Dagnija, viņai salta sirds, salta sirds. Lai nesapņo, Lāsmiņai jāstudē. Bet, ja nu viņai gods laupīts. Māmiņa, cik tu esi naiva. Lāsmiņai Rīgā līgavainas doktors. Viņai tāda pati piekrišana kā man jaunībā. Vai ne? Es gribēju lūgt, lai Jēzus aizjūtu speļēcīto un aizvedu mani uz pilsētu. Nu, svētdien tā kā varētu. Svētdien man nedara, man vajag darbdienu. Nezinu, prasa pašam. Darba tagad daudz. Nu, ko tā? Nu, tad būs jāsaka taisnība. Redzi, es gribu notaisīt testamentu. Kā vai tad nav norakstīts jau Ērikam? Nu, bija. Ērikam bija, Lāsmiņai bija, bet tad viņi te nospēlēja tādu teātri, ka kauns sacerēties.
Es negribu, ka manā peleicītī netikli cilvēki brauc. Un tad es nolēmu, ka to mašīnu norakstīšu jums. Paldies, Leismāt, ka jūs mūs tā ieredzat. Kādreiz neieredzēšu. Tik garus gadus man palīdzējāt. Jēzupiņš kā brīvs tāds skrien pie manis. Jā, izskrēja kā vēja plēs. Lieta tāda, ka vakar Jāzeps tika izsaukts uz rajonu, un jaunedēļ viņam jābrauc uz Rīgu, visavienības izstādē viņam Moskvičs piešķirts. Vai te jums naudas piet? Par velti. Par baltu velti. Kapeiks par labu darbu, kur mēs otru mašīnu liksim. Jā, tu redz, kādi laiki pienākuši. Es kaut 30 kapeikas samaksāju, bet viņam par baltu velti. Tā nu gluži nav. Viņš atzīts par labāko kombainieri. Tā jau nu gan. Rāvās jau no armeit, no rīta līdz vēlā vakaram vaitri. Nu ko? Tātad par nopietnam. Neņem šīt visu to manu limuzīnu. Paldies, Leismāt, par labo sirdi. Bet ko te mēs liksim? Tā jau nu ir. Ir nu gan laiki pienākuši. Ņemtu līdzi to limuzīnu zāciņā, bet rūmas jau mazāk nekā goda istaba. Ir nu gan laiki pienākuši. Mīļie bēru viesi, Leismāte lūdza, lai jūs neskumstat pārāk šitajā dienā. Viņa gribēja drīzāk nokļūt tur pie saviem mīļajiem, pie vīra un pie dēliem, kurus paņēma karš. Izpildīšu viņas mīļāko dziesmu mātei. Māt atkal logā zvaigznes kvēlo, māt atkal logā pelēks vakars blau, māt siedi vēlreiz šubļāts jāskumu, māt dziedi vēl, kā toreiz bērnībā. Skan tava šubļāts jāsma krūtīs, tā katra dzīve soli man ir klāt. Skan priekos bēdās, kad ir grūti, skan sirdī man, ak mīļā labā māt. Es Saknīte Mirta Kārļa meita dzīvojoša Cēsu rajona Raiskuma ciema Saknītēs ar oficiālu testamentu novēlu brāļa dēlam Tūtaram Ērikam, man piederošās mājas, Ģilučam Jāzepam, govi Aites cūku, Sprēsliņai Olitai noguldījumu krājkasē, drēbes un nelietotās segas. Sprēsliņai Lāsmai novēlu vērpjamo ratiņu. Bet mašiņu kam? Paldies, māmiņ. Bet savu vieglo mašīnu VAZ 2101 ar valsts numuru LTL 1931 novēlu Pigalam Alfredam Miķeļa dēlam. Vecais te sēž pat pēc tenders. Visu mūžu mīļais Mirts. Klusumu! Uzdziedi tu man viņas mīļāko dziesmu. Tev labi skan. Tev vajadzētu Rīgā, operā. Jā,
Bērza zara, valodzi šupulītis, šupulī līgolāni, dzelteni valodzani. Līgana bērza zara, valodzi šupulītis, šupulī līgolāni, dzelteni valodzani. Līgojas bērs ar zariem, zaros skan putnu rītī, izauklē zimtā malā, man mazu valodzītī. Līgojas bērs ar zariem, zaros skan putnu rītī, izauklē zimtā malā, man mazu valodzītī. Malodzīte, Re, jau atslēgas, tā mašīnām brauc mājā. Mani apgala mājā. Man atslēgas, ka man pašam sauc Kumeliņš. Skries mazā balodzīte. Ak, Mirta. Kā man mašīna? Kā man mašīna, kad otrais jau aizēja pie sava Jāņa? Staigātāju, sauc mani atkal mājās, pasaulē staigātāju.